Čau, menedžeri un basketbola sekotāji! Tiekamies jaunākajā LFL raidījumā, protams, NBA basketbols. Visas grupas šodien paskatāmies, kausa izcīņas kvalifikācija, izceltais menedžeris un daudzi citi jaunumi. Bet kā jau mēs zinām, mēs iesākam ar to, kas mums ir jauns privātās dzīves jaunajā izdevumā. Pa 60 centiņiem ieķērām, kas mums NBA fantasy pasaulē ir pats svaigākais un svarīgākais. Jareds McCains. Teirijs Meksijs bija satraumējies, kājas traumu, izlaida aptuveni nedēļu, tagad jau pamazām sāk nākt atpakaļ 20 minūtes pirmajā spēlē. Bet gan nāk atpakaļ Maksijs, Pols Džordžs ir atkal ārā ar to pašu celi, kur sačakarēja sezonas sākumā. Un Jareds McCains turpina griezt 3 minūtes, viņš ļoti fenomenāli gūs punktus. Būtībā viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš ir labāks laukumā nekā fantasyjā, ja tu skaties tīri to, ko viņš dod aizsardzībā, jo viņš ir pagaidām tīrākā nulīte, bet punkti ir ļoti labi, 20, 30. Tur viņš ir ļoti labs, un es domāju, viņš ir patiešām būs labs spēlētājs. Bišķīt augumā zem 1,90 m, bet pēc skilla tiešām viņš varētu kaut kādā vidējākā komandā, kādā brīdī būt pamata saspēlnieks. Tīri labs un ņemam vērā rukijs šitā ladē. Un otrs rukijs, ko pieminēsim, Daltons Knekts, arī viņš tieši tāpat ladē punktus 30 pār punktiem pēdējā spēlē. Viņš ir tas lielākais ieguvējs no Rui Hačimūras traumas. Hačimūra gāja startā pa 4. Nekts būtībā ir aizpildījis viņa minūtes. Arī Cameron Rediša traumā ir iedavusi kādu būstiņu Nektam minūšu sakarā. Un Nekts, zinām, ka viņš varēja iemest. Arī Lebrons Džeims tagad intervijā teica, atkārtoja būtībā, jo viņš jau to teica arī pēc drafta, kad viņš neticēja, ka līdz Lakeriem 11. pikā pēdējā draftā, kas mums bija NBA, kad viņš nonāks Lakeros. Viņš bija tiešām pārsteigts, un Nekts ir labs. Nekts ir labs uzbrukumā, viņš ir šūteris, viņš ir tiešām Austina Reevesa 2 balto čalīšu saspēles. Tāpēc bija viens āli upiņš, kur Reeves uzmeta Nektam, un Nekts arī ir pietiekami labs atlēts, un jā, es domāju, to, ko es minēju, labi, tagad ir sakrutuši traumas, bet tas, kas man likās jau, ka viņš var izkarot minūtes, un jau šo sezonu, un varbūt, ja viņš sev patiešām šādi turpina pierādīt, protams, ja tas ir rookie gads, tur būs neskaitāms nestabilitātes un neko šeit baigi nevar tur uzticēties tām situācijām, īpaši Lakeros un Losandželosā ar visu to uzpūsto burbuli, bet vispār Nekts ir labs, un varbūt šo zonu būs, izņemot pat šo brīdi, vēl kaut kur vēlāk viņam būs pat uz ilgāku momentu vērtība. Varbūt pat, ja viņi pavasarī būs sūdīgi Lakeri, kas pagaidām neizstās, viņi kāpājās, varbūt viņam tur būs minūtes, bet arī esot viņiem diezgan labiem, viņam ir kaut kāda varianta aizcerties un būt rotācijā, un varbūt pat 12 komandu līgā grūtāk, bet kaut kur dziļāk noteikti Nekts sezonas laikā pavīdēs vēl. Tarijsons ir vienkārši pārāk labs, lai Roketos marinētos. Viņš turpina nākt no beņķa. Sezonā vēl neviens spēle nav bijis startā, bet viņš ir labāks par Jabari Parkeru bez šaubām. Man tur nav ko daudz domāt. Jabari Smits juniors pareizāk. Viņš ir švakāks par Tarijsonu. Tarijsonam ir ļoti augstā līmenī vispusība, spēles lasīšana, viņš spēlē, mainot tempus, viņš patiešām spēj būt tāds Draymonds Greens, tikai atletiskāks. Tas tā, pirmais minētā galvā ar labāku metienu, jā, tiešām ļoti labs spēlētājs būs gados. All-Stars varbūt ne, bet gadiem būs labs starta piecinieks spēlētājs. Un, jā, man ir lielas tādas cerības par šo spēlētāju, kad viņš būs kaut kas īpašs fantasyjā, un fantasyjā viņš var būt top 20, pirmo 2 kārtas spēlētājs kaut kādā brīdī karjerā. Ja būs tās minūtes, ja būs veselība, visas iespējas. Maliks Beasley's aizstāja Tim Hardaway junior pēdējās 3 spēles startā pa šutingārdu, labi lādē punktiņus. Tims Hardaway juniors pēdējā spēle bija atpakaļ. Beasleys atkal nāca no beņķa, bet tik un tā salādēja 20 punktus. Skaidrs, ka nākot no beņķa Beasleys atkal būs super viļņens. Viņš, piemēram, nav kā tāds Tarijsons, kurš no beņķa tik un tā tur darīs visu. Beasleyam vajag startā, labus partnerus, labus piespēles, daudz diezgan bumburokās, un to beņķi tas ir grūtāk. Tur ir netik labi partneri blakus, pirmkārt minūtes mazāk, un reiķinamies, ka visticamāk nevaram baigi viņam uzticēties, bet kamēr karsts ņemam, kaut vai kā streamerīti patestējam, ja tev vajag punkts trīnīšus droši. Shedon Sharps ir atpakaļ vesels, diezgan labi šancē. Anthony Simons tagad ir saslimis, aptuveni nedēļu jau nav sastāvā, līdz ar to Shedon Sharpa vērtība, izmantojamais, teiksim, usage ir vēl lielāks nekā ierasts, un Shedon Sharps ir noteikti ņemams, bet arī es viņam ļoti kaut kā neuzcētos, ja īpaši ņemot numuru 1 Portland, cik sūdīgi.
Numur 2, cik viņš pats nestabils, gan metienu precizitātei, gan vienkārši devumā, gan arī aizsardzība. Viņam nekad nav stati baigi stabiliet īpaši un pat labie bijuši. Tā kā Širons Šarps arī tāds sketchy čalīts, bet kamēr ir karsts, kamēr nav Simonsa un kamēr tur vispār Portlanda meklējās, ir citas traumas vēl arī, es domāju, Šarpu var ņemt. Divinčenzo mugura sačakarēta, Klakstons mugura sačakarēta, minūtes Divinčenzo nav, Klakstons it kā ir uzkapājies uz augšu bišķī, tagad jau sākiet startā, bet viņam tā mugura traucē. Bilas Kulabalī, sezonas sākums bija nereāls. Bija ļoti, ļoti pirmās kārtas spēlētājs. Tur viņš vienkārši bija pirmās kārtas spēlētājs, tagad viņš ir atzisis. Varbūt tur nebūs uz robežiņas streamerīts, bet tāds kaut kur būs reāli nolaidies uz zemes. Ap 100 kaut kur rotēs un varbūt kaut kur pat kādā brīdī pakratīs uz free agentiem, bet minūtes viņam ir ļoti labas. Tā kā viņam to grīdu nodrošina, bet viņš bija fenomenāli procenti metienos sezonas sākumā. Viņš meta 60% un pat virs 60% metienos no spēles, bet tagad viņš met atkal normāli, bišķīt pat sūdīgi. Un redzam, kas notiek. Viņš ir diezgan patukšs. Grēdijs Diks, cik patukšs varbūt ir Kulabalī, vēl tukšāks ir Grēdijs Diks. Viņš var iemest punktus, viņš var iemest trojkas, un es pat gribētu teikt, ka viņš ir vēl tukšāks periferālajos statos nekā Maliks Bīzlijs. Pagaidām, jā, Grēdijs Diks ir jaunāks, viņš ļoti cenšas, viņš tur vico, ņemās, lec tur, met tur ar pilnu atdevi sviedri, tur tēk, tur Bībera frizūriņi, tur ir izjukusi, bet nav viņam tie instinkti pagaidām vēl uztrenēt vismaz, un arī dabiskie, laikam nav tādi, lai tur ķertu tos baigi stīlus, un viņam nāktu viņi pretī pa dabisko, bet jā, pagaidām punkti, trīnīši un labs sodiņš, tas būs noteikti, un pārējais kā kurā dienā. Tur 11 punktiņš viņš lādē, viņam ir mega liels minūtes, bet Kviklīs tagad kādu laiku vēl būs ārā, nāks atpakaļ tikai decembra vidū, bet kad nāks kaut kādi atpakaļ, tad Grēdijam Dikam būs grūtāk. Pagaidām low end, zemā līmeņa LFL sastāvā viņš ir vērtīgs. Terijs Rozieris, 30 gadu spēlētājiem pēdas trauma, nekas nopietns beigās viņam nav, MRI jeb šis te rengens parādīja, bet Rozieris nav līmenī. Met no spēles ar 38%, un tas arī viss 12 punkti, tukšs. Nekas aizsardzība arī nav tāds, kas mums patīkam pārsteigtu, tā kā tie ir tie spēlētāji. Bet grupas dēles laižam pie elites viesītes Dīrs. Dēdijs Čibuls ir labi iesācis sezonu, tāpat arī Rīgas Barons, tā viņam ne pirmā sezona tāda labā jau. Mundīciems patīkami. Iepriekšējā sezonās viņam vairāk bija tikai tur 6 līdz 8 apakšā, bet sezonas sākums patiešām viss strādā, visi kārtībā. Rīgas Cēzars, un te patiešām ir forši, ka Kristaps Valters ir pielicis, visi sanācis traumiņas. Tieši pret pārējiem nav nemaz tik trakas viņam, un Rīgas Cēzars stabili visu sezonas sākumu, top 4, top 3, tā arī turās, viens plus smukums ar Deinu tālāk, tur dreiliņi ārpus play-offa pagaidām, arī Žānis tikai 11, 14, 22, jā, 8 spēles no pirmās vietas grupā, un Elmārs Ābelīts arī pēc sagrāvīts pret Kristapu Valteru, tik un tā nespēja arī tagad izrāpties no pēdējās vietas. B grupā. Andis Strasdiņš, ok, Andis, jā. Iepriekš varbūt kaut kas nebija sanācis, pagājušajā gadā viņš palika, ja nemaldos, 2. grupā. Vismaz regulārajā, man liekas, kaut kur 2., 3. tu biji. Bet tagad viss kārtībā, jā, Andis gadu no gada. Viņš kāp uz augšu, no 2. divīzijas iekāpa elitē, un elitē, jā, 2. sezona jau ir pēc kārtas spēcīga. New Orleans Lizards ir elitē, labi mauc. Ogres Nuggets ar Armānu 4., Bausks Niks. Čempionlīgā viņam neiet pārāk labi, bet elitē viņš ir bišķīt jau saņēmies, pielicis, tagad 5. vieta. Andris ir pakāpies 6. jau ok, labi. Lauris Laisāns kaut kā neiet 11. vieta, 15, 21, un Kaspars Cakls pagājušā gada absolūtais elites čempions, pagaidām arī 12, 13, 23. Paskatīsimies šīs nedēļas aktuālos rezultātus tieši šī nedēļa, nevis pagājušā. Kā tagad tieši mūsējiem čaļiem iet. Ventspils smukums 7-2 pret Viesīti, ok, grupas līderi A grupā pagaidām sit pušu, tās ir interesanti, uzreiz būs tāds izjukumiņš. Otrs līderis, kam arī 22 uzvaras kategorijās, Rīgas Barons ar Ričārdu Jaunamārubs Hektoru no grupas apakšas pagaidām sit cauri. Mundīciems arī uzvar no grupas augšas vietas. Rangers pagaidām Rīgas Lajoniem piekāpjās. Rīgas Lajons, ap citu, bija ļoti augstu spēka rangā pēdējā, top 10, bet grupā pēdējais, bet ar šo uzvaru viņš parāda, ka komanda ir sabalansēta, un tagad arī sanācis izcert reāli kategorijas.
Tālāk Līvāni, Rezekne, Rezekne tik un tā neiet 3-6 arī šajā nedēļā izstāsta, ka vismaz nedēļas vidū nav nekas spīdoši un drēliņi par Rīgas Cēzariem. 4-4-1, labi, grupas vidū cits arī vienādi cīnās. B grupā. Ventspils Vilki pagaidām 3-6 pret Tervetu. Tervetei labs, svarīgi uzvariņi būtu, ja sanāks izcelt, jo tad būs jau kaut kur tuvāk, ja ne iekšējo playoffos. Bausks Niki zaudē pret Līzardiem. Līzardiem ir iespēja tur kaut kur trīniekā ielīst, jo Nikiem, jādomā jau par playoff vietiņu būs. Pēc, ja sanāks ieberziens, bet reiķinam šī ir tikai nedēļas vidus. Dagda, 7-2 vadībā aizkrauklē ar Andri zaudē līderim grupā. Līdz šim Salaspils pret Ogri 7-2 vadībā. Un Čakīs pagaidām minimālajā. Minimālais būs pa maz, lai kaut kur izlīst augšā, bet jāsāk. Kas par uzvari jau ir daļa no panākuma sezonas griezumā, jo reiķinam fantasijā jākrāj kategorija pa kategorijai. Labi, to tur vienā dūlī varbūt 1-8 kādam zaudē, bet kā paies lien uz augšu, nākamajā nedēļā uzvar tur varbūt 3 jau kategorijas, tad tur varbūt 5, kādā tur sanāk 8-1 pat uzvarēt. Tā kā krāj kopā nesties, varbūt to nedēļu skaties lielo bildi, kas kopumā notiekās. Otrā divīzija, AB grupa, Daugmela ar Agri, lieliska sezona, tik laba sezona sākuma es Agrim neatceros. Ozolnieki, Lodas Ķieģelis arī viens no pagājušā gada čempioniem, 3. vietā grupā, Rojas Rockets, Smiltenes Buki 8, Čiekurkalns ar Eģu 9, Jūglas Kalnieši 10, Kārlis 11 un Bauskas Invalīdi joprojām pagājušā gada čempions. No 4. divīzijas pagaidām ir pēdējais A grupā. Nav pārāk labi rezultāti. Tals Rituls gan mēģina maukt kārtīgi un viss viņam strādā. Pasties 5 kategoriju pārsvars jau pret 2. vietu, kas ir patiešām kārtīgs izrāviens. Tals Ritulim labs sezonas sākums, vecerīgai 2. vietā, arī saglabājis savu pozīciju. Dārgais Siltumiņš 5. vietā, Bali Orkāni 6, Oslo Fujeki 8, Ķēncis ar Robertu 9, Rīgas Gaļa 10 un Enkuri ar Krāslava salu. Sildās tur pa 11, 12. Kā tie rezultāti šonedēļ, tieši šajā nedēļā Garsenē 4-4-1 pret Smilteni, Lode šauj cauri Liepājas Pandām pa baltiem plankumiem vairāk trāpa 7-2. Asintiņi jau kādu uzcacēja. 4-5 Daugmala. Pagaidām grupas līderiem nav izcili rezultāti. Pagaidām 4-5 zaudē, bet varbūt tur vēl izlīdzināsies spēļu skaits, skatīsimies. 6-3 Ozolnieki pret Rīgas Rojas Rocketiem. Jūglas Kalnieši 5-4-0 pret Ciema Zeli un Bauskas Invalīda. Labi, Mārtiņais turīšķus. Jākāpj ārā. Nav ko te ņemties. 5-4-0 pret Čiekurkalnu. Čiekurkalns arī ir ārpus playoffu un Bauskas Invalīdiem. Kaut kur ir jāsāk ķert tās uzvaras. B grupā Tals Rituls 8-1-0 pret Misa grupas viducī. Tals līderis, ja Tals paņems vēl vienu šitādu uzvaru, tad būtībā, ja viņš būs iekrājis vienas sagrāvis rezervīti pret pārējiem. Jāstāsta kādu tuvākiem rezervistiem, piemēram, Reku Vecerīga līdzīgi cīnās 5-4 pagaidām, tur, piemēram, kas vēl tuvumā bija kaut kādi Saldus Ballari, man liekas, bija netālu 5-3-1, tā kā, ja viņš šitā noturās, viņam reāli jau varbūt kaut kāds 8 kategoriju handikaps par pārējiem. Tā kā Tālsi ir noskaņojušies pilnīgi pa nopietno šogad. Un pilnīgi pa nopietno arī Liepājas minigolferi D grupā. Jā, turpinās labais gājiens Liepājas minigolferiem, viņi ir uz Viļņa. Ikšils Ilši ar Kailu Vesterdālu arī lieliska sezona. Baložu vārds bišķīt paslīdējuši leju. Bija 1. vietā, tagad 3. vietā. Ogres City Bals ar Robertu Mukānu 6. Kas tur mums ir? Andris tic 8. beidzot 7. jau. Maurbs Pizdings, Līvāna bez stīkla un Rīgas Polo Rolls arī turpina neveikties sezonas sākumā, bet C grupā Oslo leģionāri zaudējumi tikai 8 kategorijās zem 10. Un leģionāriem ir 7, ja, piemēram, Talsiem bija 5 kategoriju pārsvars pret 2. vietu, leģionāriem ir vesels 7. Viņš jau tagad var nosačkot savā ziņā 1 nedēļu un tik un tā pa lielam būt līderis. Tālāk ir Ārtis ar Egļu Purvu Teika 4. pagājušā gada kausa čempions, Vidsala 5. tā arī vidiņā turās. Baronieris normāli, Jovar Buzards, Hans Helbīvs arī sasildās pa pēdējām vietām.
C grupā Imants Wild Bulls pret Teikas Heroes. Teikas Heroes, ok, labi. 5-2 vadībā. Pagaidām tas ir vajadzīgais, lai noturētos četrniekā. Ugans Girusiem 6-3-0 pret Hans Helbīfiem. Saviens Buļiem svarīgi jāteik atpakaļ 8-niekā 7-2-0. Tas būtu tieši tas, ko vajadzētu. Leģionāriem līderīgi. Nu jā, viņš saprot, ka var bišķi piebremzēt varbūt. Bet, protams, jāstāsta, kā beigsies vēl duels 5-4-0 pagaidām par Tovards Buzārdiem. Vidsalas zinātnieki pret Mārpas Nagetiem abas tur 5-6-7 vietas komandas. Sanāk grupas vidū, līdzīgi cīnās. Un Ergļu Purvs 7-2-0 pret Baronu ielas normāliem pagaidām vadībā. Tā kā izteiktais favorīts arī izteikti pagaidām turās vadībā. D grupā Marus Pizdings pagaidām iedzinājums pret Wakefield Wilderiem. Pat Wilderiem šito uzvaru vot čista vajag. Vot, kam vajag? Vot Wakefield Wilderiem noteikti vajag uzvaru. Stīkls pret Ikšķulas Petuhiem pagaidām iedzinājums 3-6-0. Polaros joprojām neiet. Ir šiem tieši otrādi viss šancē, viss kārtībā 7-2-0. Liepais minigolferi, vispār, ja viņš paņems 9-0-0, arī viņš būs super komfortabli. Tā kā Liepais minigolferi Dairis Šinkevičs lieliski, fenomenāls sezonas sākums. Arī skatāmies toļa atsevišķos radītajos, jā, blokos ir kārtībā, viss asistos, viss kārtībā, reboundos ļoti viss kārtībā. Frītrovos arī labi, tā kā mani nepārsteidz, ka viņš pat varētu izcelt 9-0-0, nav nereāli, un tas būs otrais šajā sezonā, tā kā Dairis Šinkevičs. Tās ir vēl tāds ķirsīts, ko var sezonas startiņām ielikt klāt vēl. Ogres ezernieki turpināt gūties 7-2-0 vadībā. Rīgas Hedžkogi 8-1-0 pret Balložu Vardēm. Vardēm bišķī tāds nosēdiens sausais periods, nav kur ielikt dīķītī pagaidām. Trešā divīzija. A grupā Vidri Žozola, labs sezonas sākums, turpinās. Salas Diegapīkši uzkāpis, bija šī tā augstāk, ok. Artūrs ir ticis arī top 2. Rīgas Ganers, Bauskas Bēbri 5. Mežbarka Piekūna, Breikšera, Renāts Strodu, Rīgas Kuzmans, Metropols Barons, Garkalnas Antistarns, Alūknas Zirgu un Jelgavas Lucky Gangiem neiet. Treidiņš bija netika tomēr treidu turnīrā iekšā, un arī sezona pagaidām nevadās izcili. Rujens Klondaika un Dritavars 1. vietā grupā, Dundags Pantēri, Limbažu Ceļi ar Arti 3. vietā, Valmiers Ordo 4. labi turās, Daugmels Ziets 8. Piņķisans 9. Ādažu Reiks, pagājušā gada čempions 10. 33 Zandarti ir pagaidām 12. A grupā Metropolis Barons 5-4-0 Rīgas Kuzmanam pagaidām vadībā. Jelgavas Lucky Gangam no 12. vietas pagaidām uzvara arī nespīdu šobrīd. Salas Diegabīkš, ja viņš izcels 8-1 uzvaru, viņš var reāli padomāt jau par 1. vietu grupā un Breikšiem. Gan varbūt pat būs jāslīd no 8. ārā. Vidri Žozolam skatāmies 3-6-0 ir zaudējums, un ja Sala noturēs kaut ko līdzīgu šādai uzvarai un Vidrīši zaudēs, tad Sala ir reāli. Viņš būs 1. vietā grupā. Tā kā Arturam labs sezonas, tā kā jau pirmās nedēļas nebija tik labas, bet tagad Arturs uz 4. 5. nedēļu reāli ir iesils. Alūksnes Zirgi, Bauskas Bebri 4-5-0, Rīgas Ganeri 6-3-0 pret Siguldas Varnām. Varnas lidotājiem baigi neiet 3-6-0 pagaidām. B grupā Barkaļa ezernieki pagaidām 2-7-0 pret Rujens Klondaiku, kas ir grupas līderos, un Klondaikai pagaidām iet pretī vēl vienai uzvarai. Laba nedēļa arī, labi rādītāji. 4-4-1 pret Rīgas Rausu un Stokholmas Sindromiem, Ādažu Reksim turpina neiet. Daugmals Ziedam arī pagaidām 4-5 pret Piņķisaniem, kas nav labi, Piņķisani ir ārpus playoffiem, un 33 Zandarti, ok. Pareizi jāatgūstās beidzot. Uzvariņi pagaidām prognozējās pret Dundagas Pantēriem un Limbažu Ceļi, Valmiers Ordo duelī grupas vidus komandas pagaidām 6-3 vadībā Limbaži. C un D grupā Ilģu ciema Torpēdas 23-13, 1. vieta grupā, Zilāna Vimbas 3. Rīgas Showtime, Ulbruks Hurmi, Rīgas Tukāni ar Ričārdu 6. vietā, Olēns Lebroni 8. noslēdz, Turbīnas 10. Dreams Huskies 12. D grupā Siguldas Splash Bros. Lieliski sezonu, ne tikai šeit, bet arī Champions League, lieliski tiešām labi komplektē sastāvu. Edijs Liepājs Crazy Rabbits ar Tomu 2. vietā, Ventspils Dūži, tur tālāk Salaspils Baloni, Lizums 7. Viņam vienmēr kaut kas viņam nesaiet, tur kaut kādas traumas vai kas, bet lēnām caur vienu, caur otru gājienu viņš kāpjās uz augšu vienmēr. Jelgava 8. ar apraķi Buldoga 9.
Letāls Kuzinērs, laikam tur kaut kas no Lebrona. Stāstā aiziet jau Letāls ir Ļaudons Lavus un Prolens Bonaparti pagaidām 12. C grupas rezultāti. Aizkrauklis Turbīnas pagaidām zaudē 3-6-0. Zilāna Vimbas tāpat, arī Goldingens Dreamam. Nav pagaidām baigie varianti izlīt no apakšiņas, arī Mežaparka Kuļi viņam ir min pāri. Rīgas Tukāniem laba nedēļa pagaidām. Ulbraks Kurmi 6-3-0 vadībā un Koknes Eži arī 6-3-0 vadībā pret Rīgas Showtime. Un Ežiem ir arī iespējas pakapāties pār, jau pat pirmo vietu grupā. D grupā Siguldas Splash Bros sezona, bet šī nedēļa nav nemaz tik izcila, bet var atgūt gan punktus, gan tur ir iespēja atgūt, piemēram, pārējo būs grūtāk, bet punktus viņš ir atsist un tā kā dueli var uzvarēt. Ļaudons Lauvas arī 4-5-0 pret Liepājas Crazy Rabbitiem. Rabbitiem neiet nemaz tik viegli pret Ļaudons Lauvu, kurš ir grupas apakšā. Fireballs ar Kuzinēriem ir 4-4-1 balansiņš. Ķieģeļi 2-6-1 pret Bonapartiem zaudē. Bonapartiem, ļoti vajag. Prasās pilnīgi 12. vietai kādu uzvariņu. Smiltenes Ambas 5-4-0 pret Jelgavu un Salaspils Balloni 2-7-0 iedzinējos pret Ventspils Dužiem. 4. divīzija A grupā Jaunpilsbalgas Jenoti, Apes Draudze, Zvēri ar Elviju 3. vietā, labi šancē. Rīgas Rasliņš ar Mārtiņu Steinbergu 4. vietā. Skričunā Ašķi pēc 9-0 lēnām paslīdēja uz leju, tik labi vairāk viņam neiet. Jā, tur tālāk ir Cīruļi, Motori, Juriju, Marupas Blēdis, Rojas Knābiem ar Aldi Bišovu. Atkal sanāk tev Aldi Kapiņš, no apakšas. Līdzīgs tāds kā pagājušajā gadā, tā kā uzsit varbūt komentāros, kas tev varbūt nevedās. Jo pagājušajā gadā arī tur kāpais 10., 9., 8. beigās tur ielīd playoffā. Un, beigās tur tā bija labi momenti, bija playoffā. Bet grūti atkal tā vieta, tās galvas saps, ne? B grupā Sirenlaus 1. Katls 2. vietā, Skorpion Žurkas, Warriors 5. vietā ar Laimoni, Šlagbaums ar Jāni Jankovski. Starp citu, abi Jāni Jankovski tiekās 1. kārtā, pavisam nejauši salozēti 1. kārtā abi divi Jāņi Jankovski. Viens par to otru kvalifikācijā tiekās, tā kā interesanti, kurš izlīdīs uz pamatu turnīru. Rīgas Baltie Piekona Rinaldu 8. vietā, Zipsnīši, Vestbriki, Brīvdomātāji un Jetī 10 uzvaras kategorijās, pagaidām 12. A grupas rezultāti šajā nedēļā tekošajā 6-3-0 Blēdim, Nāšķiem atgūšanās, pārējais 7-2-0. Arī izstāsta, ka kategorijās viss kārtībā, var arī tās visas plus, mīnus, izstāsta, ka var noturēt, vēl kādu pat var aizķert. Jā, spīd labi rezultāti Nāšķiem. Knābiem 5-4-0 prasās uzvariņi. Zvēriem, ja šitā uzvarēs, spīd jau uz pirmo vietu grupā, tā kā Elvijam labi šancējas, viss kārtībā, mauts, viss cilindriņā aizgājuši. Pielāģoks nav tik labi, motori iespējas ielīst 8. Pagaidām viņš ir 9. 4-4-1 ar Jenotiem, tur balansiņš aiziet mums. B grupā Zipsnīši ar Piekūniem un te Piekūniem. Piekūniem ir labas iespējas reāli nostabilizēties 8. 9-0-0 pagaidām, un ir kategorijas, kuras var pazaudēt, ir kategorijas, kuras ir stabilākas, bet te vēl būs jākapājas. Nekas baigi nav izšķirts, 9-0-0 tāds bišķiņ mānīgais vēl. Eskiki pret Skorpioniem 4-4-1, Žurkām 7-2-0 vadība, tur līderu dueli būs interesanti, Vestbrikiem 4-5-0 pagaidām zaudē, un Šlagbaums ar Sirenlaužiem zaudējums pagaidām neiet tik spīdoši. Tur punkti būs grūti, tur novers vēl var, blokus var pakapāt, stīls var pakapāt. Būs baigi tā interesanti. Šlagbaums var mazo apstiņu uztaisīt, un Warrioriem arī neiet ar šito, var izkrist no playoffiem, un Jetijiem ir iespēja gluži pretēji ielīst playoffos iekšā no 12. vietas. Tā kā, šis man patīk duels. Kas te būs, vai Warriori izkritīs no playoffiem zonas, vai Jetī no 12. vietas uzreiz ar vienu uzvaru varēs tur iemaukties iekšā. Tā kā te tāds labs duelīts jāpavēro būs, kas tur notiksies. C un D grupa. Gulbens čempioni vadībā pret tālāk Čiekurs, Baleri, Geto, Censoņi, Fatpipes, Mavs, Straume no Iecavas, un tad tur Bebri, Līdeks noslēdz pēdējās vietās. Augšlīgatnes Vienrocītis ar Jāni Pavlovski labs, patiešām labs tev Jāni sezonas starts, 1. vieta. Labi šancējās tev komanda. Tunskvāds, Homeboys, Ķekavs Virtulis, kurš arī, bija pagājušajā gada čempions, grupā 7. divīzijā, Ogres Ogotājs 6. vietā,
arī kāpjās uz augšu. Sezonas sākums nebija tik spīdošs, tagad jau play-offiņā turās iekšā, skatīsimies, kā viņam šancēsies. Un, piemēram, Kurzemes Hercogi 11. vietā un Labers Bebri ir 12. 6-2-1 vadībā Censoņi pret Ziedoņdārzu. Ziedoņdārzam vai kādu uzvariņu, lai tur play-offā nostabilizētos un tiktu beidzot arī iekšā. Lemsā Lions 6-3-0 vaigu uzvaru arī ārpus play-offiem pagaidām iecavas trauma 7-2-0 vadībā un pats baleriem. Nu, jā, arī traumas patraucē, tās free agent kustības arī nav tik spīdošas brīžiem. Nesiet viss tik labi kopā, bet play-offos turās, sastāvs joprojām ir ļoti, ļoti labs. D grupā Ķekavs Virtulis 4-5-0 vadībā, jeb iedzinējus par ķengaragiem. Tunskvats 7-1-1 pret Vienrocītu. Vienrocītiem būs zaudējumi, viņš izstās. Viegli te nebūs punkti, nespīd, blokos būs grūti arī atsisties, stīlos tāpat. Tur asisti ir vienādajā. Jā, tur 3 punktnieks var vēl atsist. Uzvar būs grūti, bet kaut kādu līdzīgo Vienrocīts vēl var izkapāt. Ogotāji, labi, Oļegi ļoti labi, lielisks duels, un ar šito jau tu vari uzkapāties jau uz kaut kādu četrnieku grupā, kas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Bebri 7-2-0 vadībā, Hercogi pagaidām iedzinējos, un Rocky pret Gurķiem 8-1-0. Un 5. divīzija. Planieri, Krējums, Bobo, Artur, arī viņš bija spēka rangā top 3, arī izskatīja īstenībā viņu uz kā, vienkārši viņam labu rezultātu. Labu rezultātu grupā viņš 3, spēka rangā 3. Jā, Artur nepaņēma tevi kā menedžeri, jo tu vienkārši grupā nebija pirmais. Būs tūlīt redzēs arī, kurš tomēr tika pie tā goda, bet rēķina Artur, tu biji viens no. Reāli tu biji 2. vietā, ko izskatīja. Tā kā patiešām tur līmenī, tev viss kārtībā. Turpinš tā augt, skaties, skenē, analizē, un viss būs kārtībā. Tur ir savu komandu, kā saka, uz kursiņa. Rebeka ar Madridi 4. Siltums, Metēja, Animals, Pantēras, Rīgas Tigeri. Un tur pēdējais ir Atletika ar 11 uzvarām kategorijās. Cīsiņa B grupā Magics 2. vietā, Aizvaids, Lauvas, Ķenguri, Brašuļi. Tur Žagari 8. vietā, 15 uzvaras kategorijās, tikpat arī Saskiem, bet viņiem ir viena zaudēta vairāk, un tad tur ir Deguni, Plosnieki ar 12, nemaz nav tik slikti. Tur ir viena laba uzvara, un viņš jau var reāli kaut kāds 7. būt, tā kā tur ir viss iespējas vēl. Un par rezultātiem A grupā Tigeri 5-4-0 vadībā pret Nāvi. Bobo turpina, kā jau minēja, Bobo laba sezona, laba šī, teiksim, nedēļa, jā, planierim tieši neiet, un ja būs laba nedēļa, Bobo var izkapāt 1. vietu grupā, un viss iespējas turpināties, viss būt pa grupas augšu. Krējums 5-4-0 vadībā, Metēji 7-1-1 vadībā pret Pantērām, un Sejas Ozoli 7-1-1 pret Dzirciema Animāliem. Jā, Ozoliem vajag uzvaru, ļoti vajag uzvariņu. B grupā Skrundas Kortkingi iedzinējos 4-5-0, Lauvas vadībā, Aizvaids Solainis 6-3-0 vadībā. Plosniekiem neiet, turpina neiet. Ļoti vajag uzvaru. Neveicās viņam arī turnīra treidā, netika viņš pie sava goda, pie savas līnijas. Neizvēlējās viņu tomēr komentāros menedžeri. Un arī duelī pārāk labi neiet. Maskačs Magicam, labs duels, var izkapāt 1. vietu grupā, un Cīsiņa Kenguri 4-4-1 balansiņš. Kurš tā menedžers mums tika kā menedžeris formā nominācijā? Tas mums ir Ritvars Liepiņš no 3B grupas. Te galvenie nosacījumi ir, kā tev iet grupā, kā tev iet spēka rangā, un kāda kopumā tev ir pēdējie svaigākie rezultāti. Viss viņam ir kārtībā. 3. divīzija B grupa 1. vieta pagaidām ir 25-11 kategorijās, 7-2-0 vadībā, jeb ne vadībā, bet uzvarēja pēdējo dueli. Pēdējā spēka rangā bija 4. vieta, lieliski. No tādiem grupu līderiem viņš bija visaugstāk spēka rangā. 15 FA kustības, free agents, viņš 15 reizes jau ir paņēmis šajā sezonā, un viņš dālā 1. vietu savā grupā. Tā kā redzam, aktivitāte ir viņam atmaksājusi uz pareizajā veidā, viss kārtībā ir. Viņš atradis tos 1-2 sūdīgākos spēlētājus sastāvā, kurus regulāri rotēt, un viņš ir sapratis, ka tieši viņa sastāvam, tieši viņam tam līmenim sastāvam, ar ko viņš var spēlēt, tas ir tas, kas ir jādara. 7. kārtā draftā paņēma Kavai Leonardu, pagaidām jācīnās bez viņa. Un Frans Vagneris lielisku aizdīto nedēļu paņēma patiešām uz sevis. Uz sevi paņēma tur visu slodzītu. Bankēro nav, kurš kapājās. Protams, kapājās Bankēro. Ar iedošu mazo komentāru no paša Ritvara, ko viņš man pastāstīja par sezonas pašu sākumu. Viņš
Draftā tika pie Jokiča, kas ar 4. izvēli bija nedaudz tā kā gaidīts un cerēts. Viņu arī veidoja komandu un sanāca uz maziem spēlētājiem, savā ziņā atdodot kļūdu ailīt, tā kā to arī domājam. Būvējam sastāvu ar kaut kādu varbūt aili, vismaz vienu, ko mēs varbūt tik ļoti neņemam vērā, varbūt atdot nav pareizākais vārds, bet tāda vairāk neņemšana vērā. Draftā pa ceļam veiksmīgi paņēmis Poeltlu, Collinsu, jāsņem arī rakstīt tie čaļi tādi overperformo, tiešām augstāk pa savu dirvs pagarām lec, un Collins ar visā šitādu Hendriks izkrišanu, Poeltls arī ar tukšo Toronto sastāvu labā līmenī maucu kaut kāds nekatros čaļus viņš ir savāds, tur tie otrajā galā draftā, un viņi labi performo, arī RJ Barretts tukšajā Toronto pietiekami labi spēlē, nu viņš saka, jā, vēl uz Stefu Karī cer, ka pieliks, un, protams, Kawhi Leonards, viņam vēl ir līmenis nākamais, ko viņš vēl var sasniegt, un vispār viņam ir jāatnāk sastāvā, kad viņš būs vesels, un viņš to līmeni reāli varēs sasniegt, bet jā, kopumā nominācija nedēļā kā menedžeris formā, rīt varam Lipiņam. NBA kausa izcīņas kvalifikācija šobrīd norit, tieši tagad notiek kvalifikācijas kārta visu šo nedēļu, tā kā visi šie menedžeri pašlaik tiekās. Nu, interesanti, kuri tiks iekšā, šeit ir gan menedžeri no 2. divīzijas līdz pat 5. divīzijai, nejauši salozāt viens par otru, tā kā, nu, ja vēl neuztvēri, tad pārvērot tagad, pasties, kas tev notiksies nedēļas otrajā pusē, kur var kaut ko vēl pieķert, varbūt pietaupa kādu free agent kustību, var kaut ko izdomāt interesantu, kāds taktikas, tā kā šie menedžeri turamies visu izliekam šajā nedēļā, lai vismaz tiktu pamata turnīrā un atzīmētos, ka tu tīki iekšā pamata lielajos zaros. Un treidu turnīrā mums ir jaunpieblagas jenoti pirmajā nedēļā. Kruspils Krējums no 2. nedēļas tika iekšā un Metropolis Barons iebalsojot tika arī no 3. nedēļas izvirzītajiem treidiem. Nu jā, kā jūs zinām, tad sākumā ir jātiek no grupas lielajā balsojumā. Katra grupa izvirza vienu treidu, kurā notika treids. Ja grupā bija vairāk treidu, tad iekšējais balsojums grupiņā. Un tad šie treidi tiek sūtīti uz lielo balsojumu. Nu, skatāmies, 4. nedēļā atkal bija viens izrāvienu treids, un šis bija mega. Pirmie 2 pirmā raunda čaļi, reāli top 10 čaļi. Jānis pret Šejonu, šeit menedžeri pa 180 grādiem palielam, mēģina komandu grozīt pretējā virzienā. Nu, redzam, te bija viens lielais treids, kurš bija 2. vietā. Tur Donovans aizgāja, Kristians Browns, Reeves pret Haliburtonu, kurš ir reāls bailovs. Viņam tur mugurā ir kaut kāds problēmas un Džamals Mārējs, bet viņi reāli savāc tikai 19 balss. 79 savāca Jānis un Šejs. Tad nu strenču plostnieki ar Aleksu Ābolu 12, 23 un 1 pagaidām 12. vieta grupā neiet nekas no rokas. Saprat, davai kaut kas jāmaina galīgi man uz otru pusi, un Jānis aizsūtīts prom, savāc šeit Gilģis Alekzandrs, tad pamainīts bišķītas virziens, saprotams, ka es laikam nebūšu tas, kurš ziedos sodmētiens, man ir jādara kaut kāds vairāk mazo sastāviņš, un izstāst, ka tas arī tas, kas būtu vajadzīgs, viņam ir diezgan daudz labi mazie, bet ir kaut kādi garie, un otrā pusē aiziet Jānis aiziet uz pusi pie Sidgunas ķenguriem, pie Diģa Būmaņa 20, 16, 5. vieta. Viņam ir pietiekami jau labi rezultāti, un skatīsimies, kā kuram iedrēsies, bet jūs iemetiet komentāros, jūs saprāt, kurš ir treidu uzvarētājs, kuram būtu jāpelna vieta treidu turnīrā ar viņa komandas nosaukumu, vai nu Strenču plosnieki, kur ieguva Šeju, vai Sidgunas ķenguru, kur ieguva Jāni Antetokumbo, iemet komentāros, pār kuru menedžeru un komandu esi tu. Ležam tālāk pie rekordiem. Rekordi bija daži menedžeri, kuri virs 90% savāca soda metienus, bet pārējās kategorijas nebija nemaz tik tuvu. Viegli nav, ļoti augsts rādītāji, pagaidām bez jauniem rekordiem aizdītajā nedēļā. Čempionu līgā Tervets Salus Bauskas cietē bija laba nedēļa, uzvarēja duelī, jā, bija diezgan stabili. Visu nedēļu gāja diezgan stabili vadībā un beigās arī uzvara. Tagad ir sastāvā piemeklējuši kaut kāds mazāks traumas, palies 2 ne top čaļiem, bet ir tādi, ka tur jau 4-5 man krīt ārā rautu un nav viegli tagad. Šī nākamā nedēļa man nav noteikti tik laba vairs. Ir tās traumas, ir kā ir, un tālāk Bauskas invalīdi 5-3-1 sasita Bausku, un Bauskai Čempionu līgā tiešām neiet pārāk labi, un Nikiem, es domāju, jo 2 Bauskas. Invalīdiem tieši otrādi grupā neiet, Čempionu līgā diezgan ok. Čakis pret huligāniem 5-4-0, Siguldas Splash Bros viņam gan grupā iet, gan Čempionu līgā iet, tā kā viņam ir tiešām super sezona, abās līgās ir 1. vieta, un arī man pret viņu ir
tieši šī nedēļa, kad man īsti neiet īpaši nekas labi, traumas ir padaudz, bet skatīsimies vēl. Olens Lebroni 7-1 pret vecrīgas Ikspārņiem, Ķekau vadībā pret Lodēm, Kingi pret Valmieru, Teikas Heroes 6-3-0 vadībā arī un Baložu Vardes arī ir vadībā pret ādažiem, kuriem arī īpaši labi neiet pagaidām Čempionlīgā, tāpat kā arī grupā arī ādažiem neiet īpaši spīdoši, viņš tur ir pašā apakšā ārpus play-offiem. Skatāmies, kas ir astotniekā. Sigulda, kā jau minēja, ļoti lieliska sezona pa abām līgām. Viņš reāli iet uz nomināciju kā menedžers formā. Pavisam noteikti arī piemetot klāt Čempionu līgu. Olens Lebroni, Ķekava, Bauska, Valmiera, Baloža, Teika un Tervete ir astotniekā un pagaidām pēdējais ir Salaspils un otrais no apakšas ir institūta Huligāni. Nedēļas top 5 spēlētāji, kuri aizdītajā nedēļā bija pašvērtīgākie fantasijā un jeb X spēles radītājos tieši fantasijā un viņu 3 vislabākās kategorijas. Viktors Embanyama, 6 iemest tālumtieni vidēji spēlē, 37 punkti, nepilni 3 bloki. Vērtīgas, ļoti vērtīgas kategorijas, 2,7 bloki. 2,7 bloki īpaši vērtīgi, nekurš kadrs kaut ko tādu var sasniegt. Donovans Mičels virs 6 tālumtieniem, virs 30 punktiem, virs 2 pārtvartām bumbām. Šies Gilģis 34 punkti, nepilni 2 bloki, virs 2 pārtvartām. Jānis 3 bloki, pie 35 punktiem, izcils procents metienos no spēles. Un Jēlens Viljams bez Četa Holmgrēna. Viņš ir tas spēlētājs, kurš ir daudz un pat pārsteidzoši daudz pielicis savā vērtībā, bez kļūdām sodametieni, daudz pārtvartās bumbas, 25 punkti, un viņš parāda, ka ir mana ticība, kopš viņa rūkīgi gadiem sāk beidzot pilnībā atmaksāties. Atmaksāties jau sāka, bet tagad sāk pilnībā, un kalendārs nākamajai nedēļai nav neviena mazā spēle, mazā diena, kurā būtu mazāk kā 5 spēles, un ir viena lielā diena virs 10 spēlēm, kad ir trešdiena, ceturtdiena ir pateicības diena, tāpēc spēles nenotiek, un tā nedēļa īstenībā ir diezgan tāda dīvaina. Nav neviena mazā nedēļa, nav neviena diezgan sabalansēta savā ziņā. Ir 9, 5, 14, 10, 5, 10, kaut kā tā baiga dīvains tas grafiks, īpaši to nulīt pa vidam. Back-to-back, otrdien, trešdien ir Čikāga, Hjustona, Lakeri, Miami, Minnesota, Phoenix, San Antonio, piekdien, sestdien Atlanta, Charlotte, Detroita un sestdien, svētdien Dallasa, Jūta. Spēļu skaita tikai 2 spēles ielāgojam. Nākamajā nedēļā 2 spēles tikai Milwaukee un Filadelfijai, un 3 spēles Boston, Čikāga, Cleveland, Denver, Golden State, Hjustona, Minnesota, Phoenix, San Antonio un Washington. Visiem pāriem 4. Nu ko, tāds mums bija šodienas raidījums, parunājam par visu ko un visu kaut ko. Ja novērtē saturu, ja novērtē to, ko mēs darām, gan NBA, gan futbola sakarā, gan hokeja sakarā, novērtēsim, ja pieabonēsim mūsu kanālam un droši uzspied patīk šim video. Un tiekamies nākamajos raidījumos. Čau visiem!